but still is the heart that don't fall apart. So I won't resist the pain. I'm taking it one step at a time. What I left you and my worries behind. I knew that it would hurt quite a while. So now I'm taking it one step at a time. Čau, es Jenta Santa un, oh my god, man šis sen esmu runājis pat ar sevi savā istabā ar kameru. Čau, es Jenta Santa un šodien man ir atkal jauns video, kas ir atkal haul video, jo man patīk drēbes un man patīk raudīt jums šīs drēbes un tad man sūta šīs drēbes un es jums rādu šīs drēbes un es nezinu, kā man uzsasīt šo intro, es nemāku vairāk. Tātad čau, es Jenta Santa. Un es jums parādīšu kleitas, kuras es iegādājos no mājaslapas everpretty.com. Protams, apakšā būs links, un tajā linkā būs šīs drēbes, būs visas šīs kleitas, kuras rādīšu. Un jā, es jums parādīšu, kādas kleitas izvēlējos. Un jā, tas basically ir, manuprāt, Holt vienkārši parāda, kādas drēbes tu izdabūjis. Pirmā kleitiņa ir melna, un viņa ir tik nenormāli skaista. Sākumā viņam tā kā tajā mājaslapā neizstāv, viņa bija tāda vienkārši parasta melna kleita, viņa bija tāds, nekas īpašs, bet tā kā dzīvē, viņa ir tik nenormāli skaista, tā ir mana mīļākā kleita. Vēl vispār no manām visām kleitām, kas man jebkad ir bijušas. Un viņai aizmirst tādas mežģīnas, un viņa ir tik skaista. Viņa arī ir no samērā, tā kā viņa galīgi nav caurspīdīga vai kaut kas tam līdzīgs, viņa ir no samērā bieza materiāla, un viņš ir nedaudz staipīgs. Nākamā kleita, ko es izvēlējos, ir vairāk tāda neļoti ikdienišķa. Ikdienā tur viņu uz skolu neiet, kā turās par melno iet. Viņa ir tāda vairāk balles kleita. Un tā kā viņai iekša ir tāda skaista, un tur arī viņu var vilkt droši vien bez apakšveļas, jo tā ir diezgan biezs tas viss. Šī nākamā kleita ir ļoti, ļoti vasarīga. Es plānoju viņu vilkt noteikti tikai vasarā. Šī violetā puķainā. Es nezinu, kam rādās zila, bet viņa dzīvē ir violeta ar rozā tādām puķītēm. Ar tādu varētu staigāt pludmā vai vienkārši tāpat ikdienā, jo tā ir vienkārši vasaras kleitiņa. Viņa nav tā kā ne gara, ne īsa, viņa ir pāri celim. Un, varbūt, viņa ir tā kā, visās šīs lietas ir diezgan kvalitatīvas. Viņa nav tā kā tikai tas viens, tas audums viņām visām ir tā kā arī iekšējā. Apdarbi tikai melniem, manuprāt, nav. Un pēdējā kleita arī ir melna. Nosacīta melna. Man ir diezgan mixed feelings par viņu. Es īsti man tā kā no vienas puses viņa īsti patīk. No otras puses es īsti nezinu, kurš ir tāda vilkšučina, kādu balli, jo viņa galīgi nav ikdienišķa, tā, ikdienās tāda nevilktas skolu. Un arī patīk, kā viņai arī, protams, ir iekšējie apdarbi pārējais. Un viņa tāda tik interesanta. Kas man tieši viņai piesaistīja. Likās viņa ir tik inčīga, un jā, es redzu šajā kleitā sevi kādā ballē. Patīk. Paldies, ka skatījāties, ja tu meklēsi vēl kādu kleitu priekš kādas balles vai vienkārši ikdienas iečako šo mājaslapu, jo viņi tiešām taisa kvalitatīvas kleitas. Paldies, ka skatījāties, un tiksimies manā nākamajā video. Čau!